Labdien, es esmu Māris no Kadeņas, un tagad es jums pastāstīšu par datortīklu fiziskajām iekārtām, kā ir datu iekārtām, uz kurām dzīvo dati. Daudz no tām arī parādīšu. Kā jūs domājat, kas šī ir par karti? Tātad šī te ir viena no ražotājiem, antivīrus ražotājiem, karte, kas strādā reālajā laikā, parāda, kādi uzbrukumi šobrīd notiek. Un tie ir tikai reģistrētie IT uzbrukumi. Kā mēs redzam, Eiropa ir principā bombardēšanas ugunīs, Amerikā arī viss notiek. Un Austrālijā ik pa brīdim nomirdzās kāda lampiņa, tāpēc, ka apkārt tur ir tūkstnesis un tikai dažas tādas nopietnas pilsētas. Tajā pašā laikā Jaunzēlandē, tur viss ir kārtībā, tur vienkārši visticamāk nav datoru. Vēl ir maz. Tātad katru mirkli notiek ļoti liels uzbrukumu skaits. Un lielākās ievainojamības parasti ir cilvēciskās kļūdas. Cilvēciskās kļūdas, konfigurējot vai izvēloties šādu, pieņemsim, iekārtu biznesam, kas ir paredzēta mājām, un rezultātā ietaupījām, nenopirkām iekārtu, par 200 eiro nopirkām iekārtu, par 20 eiro, bet pazaudējām datus palaid apkārt. Ceru, ka nonāks atpakaļ pie manis. Tas ir, mēs pazaudējām tūkstošiem, vai arī mūsu biznesa beidza pastāvēt. Pieņemsim, nesen Meta, jeb sakot Facebooks, saņēma par datu aizsardzības regulas neievērošanu sodu 1,2 miljardi eiro apmērā. Ja man būtu tāda nauda, es varētu visu mūžu ceļot un nekad nestrādāt. Man visticamāk, man vecāki arī to varētu, un veseli bars ar draugiem arī varētu. Tāpēc, ka tā ir ļoti liela summa, un tajā pašā laikā viņi mierīgi to samaksā, jo viņi nopelna uz datu pārdošanu daudz vairāk gadu laikā. Bet viss atdurās pēc cilvēcisko kļūdu, kā rezultātā noplūst dati, rezultātā tie pazaudējumi ļoti daudz informācijas un dabūnam liels sods vai ir kādas citas lietas netik foršas. Tā lieta ir rūteris, jeb sakot ugunsmūrs. Tas ir tas vienkāršais, kurš nav Fort Knox. Tas, kas ir Fort Knox, viņš principā var izskatīties tieši tāpat vai izskatīties līdzīgi kā šī iekārta, bet noteikti viņš maksās dārgāk un viņam būs abonēšanas un viss pārējais. Šis, ķer. Beidz. Es taču negribu tevi ievainot. Un šis ir piemērs datortīkla komutatoram, kādus izmanto uzņēmumi. Viņam var būt 2 strāvas padeves avoti, 2 dažādi barošanas bloki, kas ir arī karsti maināmi, lai šo iekārtu varētu saremontēt, kamēr tā strādā. Šeit ir daudz vairāk portu, arī optiskā interneta iespējas, un šāda iekārta ir daudz jaudīgāka nekā tas, ko mēs izmantojam mājās, un arī izmantot daudz vairāk elektroenerģijas. Tā kā optiskajam datortīklam ir daudz vairāk standartu nekā kapara tīklam, lai atvieglotu pievienošanu datortīklu komutatoriem, tiek izmantoti tautā sauktie džibiki, jeb sakot datu transīveri, kuri tiek ievietoti speciālos portos, lai vēlāk varētu pieslēgt atbilstošo optiskās šķiedras vadu. Šito es apkārt nelaidīšu, pēc tam varēsiet apsīdīt. Šito gan es varu palaist apkārt. Viegls viņš. Es tev šitādi nemestu. Dati glabājas. Zini, ir kādi veidi cietiem diskiem? Hard drives, SSD, solid state drive. Tu jau SSD nosauc? Ok. Jā, tie visi, protams. Liels, mazs, vidējs arī, lai dara labu humoru. Ok. Parastais cietais disks, es padošu arī apkārt. Viņa darbības princips ir ļoti vienkārši līdzīgi kā plašuma atskaņotājiem, ja kāds zina, kas tāds ir. Griežās disks, uz kura ar šīm galviņām tiek ierakstīta informācija. Ierakstīta informācija tiek magnētiski. Šādi pat šī sistēma arī nolasa šo te informāciju. Kā mēs redzam, šeit jau ir atstāti pirkstu nospiedumi, viņš nav izmantojams, jo šī sistēma ir tik ļoti jūtīga pret putekļiem, ka pat mazākais puteklīts var viņu sabojāt. Plus ir tāds, šie diski diezgan izturīgi, tātad dati diezgan ilgi glabājās viņiem, bet viņiem ir mehāniskās daļas,
kas var salūst, un viņi ir lēni. Tālāk mēs jau runājam par SSD diskiem, jeb sakot solid state drive'iem. Informācija tiek glabāta elektroniskā veidā. Šie diski ir ļoti, ļoti ātri, bet, ja dati tiek bojāti šajā diskā, viņus atgriezt vairs nav iespējams. Un izpildīti kā arī lielās kastēs, bet pa lielam iekšā ir tieši šāda pati viena maza mikroskēma, 256 gigabaiti, pietiekami daudz, kur bildes uzlikt par mazpriekšspēlēm. Šito es padošu apkārt kastītē, tāpēc, ka tas ir NVMe, un NVMe tehnoloģija ir vienkārši vēl ātrāka nekā parasti SSD diski. Un tas jau ir nianses, bet, kad jūs izvēlaties datoru, lieliem datu apjomiem, lielai datu apjomu glabāšanai, kur ir vairāk arhivēšana, teiksim, bilžu arhīvs un tam līdzīgi, es ieteiktu izmantot parasto cieto disku, tāpēc, ka pirmkārt viņš ir lētāks, viņiem ir lielāka ietilpība, un viņi ir tomēr nedaudz izturīgāki, jo, ja tas nomirst, no viņi var dabūt datus ārā, ja nomirst šitais, datiem attā, bet rezervas kopijas tāpat ir jātaisa. Toties šie, kā sistēmas diski, tādai darbībai, ko jūs veicat ikdienā, tā skaitā datorspēlēm, vēl kaut kam, viņi ļoti kardināli uzlabos datoru darbības ātrumu attiecībā pret tiem diskiem. Bet viņi ir dārgāki, un viņu ietilpība ir mazāka, un viņiem ir daudz īsāks dzīves ilgums. Kā jūs domājat, kas tas tāds ir? Uzreiz pateikšu, tā nav disketa vai seif poga. Šī te ir LTO lente, jebši sakot magnētiskā lente, uz kurā arī mūsdienās tiek glabāti dati. Tās galvenās priekšrocības ir izmērs, ietilpība un lētums. Bet lielākais mīnus ir tas, ka šādas lences ir ļoti, ļoti lēnas. Un dati šajās lentās tiek glabāti arhivēšanas nolūkos, piemēram, grāmatvedības datubāze, kas ir jāglabā 70 gadus. Agrāk darīja šādi, tagad vienkārši glabā mākonī, kur visticamāk kaut kur darbojas arī šādas pašas LTO bibliotēkas. Padošu arī apkārt. Pastāstīšu, kas ir tas tāds. Gandrīz. Kā jūs domājat, kas ir šitais tāds pa brīnumu? Perfekti! Tas ir serveris. Galvenā servera atšķirība no datora ir tāda, ka serveris nav paredzēts, lai viņu slēgtu ārā. Mēs datoru izslēdzam, serveris ir tieši tādi paši dzelži, komponents pamati ir tādas pašas, bet viņš ir paredzēts, lai viņu neslēgtu ārā, un viņam visticamāk nebūs spēcīga videokarte, jo pie viņa nav paredzēts strādāt. Viņš ir paredzēts tam, lai viņš veiktu kaut kādas darbības. Nodrošināt jūsu Facebooku, lai kur bildes glabāt. Jā, vai vairākas funkcijas izmantojot virtualizāciju. Parasti viņus liek tīkla skapjos datu centros, un viņiem speciāli tāpēc ir uztaisīts dīvaina izmēra korpus, lai taupītu vietu un varētu nodrošināt pietiek normālu ventilāciju. Tas serveris ir tā kā vecie datori praktiski. Jā un nē, modernie serveri. Tur nekas, arī šajos datoros nekas nav mainījies iekšpusē. Komponents ir tās pašas, viņas ir palikušas mazākas un savādākas. Serveri vienkārši tas ir daudz robustāk. Un es varētu paaicināt visus atnākt apstīties šeit. Sāksim ar to, ka mēs izvilksim barošanas bloku. Šim te ir arī tādi paši divi barošanas bloku. Ko viņi dara? Viņi dod Elektrību. Mēs šeit iespraužam elektrības vadu. Kāpēc viņi ir divi gadījumā, ja viens nomirst, otrs turpina strādāt. Un viņus parasti pa dažādām elektrības līnijām liek. Cik vati? 700? Nē. Es domāju, ka baigi stipri nav. 9,3 AC. Jā. 200 līdz 240. Okay. Tas volti. 750 vati. Kas nav nekas daudz, bet viņš arī ēd tieši tik, cik viņam vajag ēst. Ja vairāk, tad var viņu... Serverim lielākā daļa komponentu ir saucamās karsti maināmas. Tātad mēs varam strādājošam serverim izraut ventilatoru, ja viņš nestrādā. Un viņi tāpat arī iespraust vienkārši ir atpakaļ. Un viņš strādās. Izgāja, ka šis nav ar ūdeni. Nē, jo serveris ļoti reti, kad dzesē ar ūdeni, tāpēc, ka to ūdens sistēmas ļoti grūti apkopt. Viņas aizsērē un tam līdzīgi. Un tad mēs skatāmies, šeit ir nedaudz, parasti serverim būs daudz vairāk operatīvās atmiņas vietas. Es pat nezinu. Tā ir operatīvā atmiņa, kura tiek izmantota. Atmiņa tiek izmantota kā tagad. Tāpat neizņems, viņi ir jāatkabina. Es pēc tam arī pastāstīšu par komponentiem. Sākumā es parādīšu, kas tās ir. 4 gigabaiti un izskaita, cik tie ir? 1, 2, 3, 4, 5. Jā, mūsdienu datoriem var būt līdz vairākiem terabaitiem operatīvās atmiņas.
varbūt arī vairāk terabaita operatīvās atmiņas, jo šis ir uz vienu procesoru. Tas varētu būt DDR3 vai DDR2. Lūk, Tas nevarētu būt DDR5, DDR5. nē, viennozīmīgi nē. Viennozīmīgi nē, šis jauna serveri nenes. Ok, ko dara RAMs? Operatīvā atmiņa. Operatīvā atmiņa nodrošina to, lai procesoram, kas veic matemātiskās darbības, būtu kur glabāt datus, kamēr viņš viņus rēķina. Līdzīgi, kā matemātikā rēķinot, mēs kaut kur piefiksējam atlikumus, vai arī kalkulatoram atmiņa. Bet pēc tam, kad dators tiek izslēgts, viss, kas bija ramā, tā bai, vairāk nav. Tālāk, datoram ir cietie diski, kā jau mēs redzējām. Tas ir informācijas glabātājs, tur glabājas arī operētāja sistēma, bet nevienmēr, kas ir arī ļoti svarīga datora komponente. Un šīs ir viens no svarīgākajiem komponentiem, tā skaitā arī procesors, kurš diemžēl šeit nav izņemams, kas ir izvēloties datoru. Pirmkārt, izvēloties datoru, ja mēs skatīsimies tikai pēc cenas, mēs nopirksim kaut ko, ko mēs gribēsim nokrāsot zaļu un izmest pa logu. Un nekad negribēsim ar viņu strādāt. Bet svarīgi ir izvēlēties cietā disku apjomu. Mūsdienās ieteikt ne mazāk par 256 gigabaitiem. Un cietā diska ātrumu atbilstoši tāds, kāds ir vajadzīgs. Mūsdienās NVMe diski, ja tas ir vienkārši dators darbam, portīvais dators vai stacionārais dators, jebkurš der. Operatīvā atmiņa, pateicoties web tehnoloģijām, kuras ir programmētāji uztaisījuši neoptimāli, ir ļoti prasīgs pret operatīvo atmiņu. Ļoti daudz, kas jāglabā ir atmiņā. Rezultātā ieteikums ir ne mazāk 8 gigabaiti, un 8 gigabaiti būtu minimums. Ja es atceros, mans pirmais dators, viņam bija 200 megabaiti operatīvās atmiņas, un es pat varēju brauzot webu un iet kaut kādās Facebook aizmetņos, kur tā tad vēl nebija. Tad tagad visticamāk es pat nevarētu ielādēt vienu lapu tādā atmiņas apjomā. Tātad ieteikums ir 8 un vairāk. Nākošā lieta, kas ir svarīga pašam datoram, īpaši, ja mēs runājam par portatīvo datoru, ir datora izpildījums. Tātad, vai šis dators ir taisīts no materiāliem, kas ir izturīgi. Vislētākie datori ir taisīti no vissliktākajiem materiāliem, viņi salūzīs. Ja jums tas dators paredzēts vienai reizei kaut kam, bet nevis ilgtermiņā, īpaši biznesā, ok, nopērkat, jūs viņu pēc pusotra gada izmetīs tērā. Šim datoram ir aptuveni 4 gadi. Un, protams, arī izmērs svarīgs. Šis ir 14 colis, 13 colis būs nedaudz mazāk, un 15 colis ir standarta izmērs, pie kur mēs vislielajiem tiem brīnumiem esam pieraduši. Ir arī 17 colis, ko pārsvarā izmanto arhitekti vai datora dizaineri. Tad ir video veikšanai, ja mēs skatāmies datoru, pieņemsim pēc tā, kam viņš ir paredzēts. Ja mēs skatāmies priekš datorspēlēm, protams, mums ir vajadzīga video karte, un mums ir daudz cietā diska vietas. Ja mēs runājam par darbu, kā rakstām mašīnu, tad video karta varbūt tik spēcīgi nebūs vajadzīga, tad mums varbūt vajadzēs vieglāku, ērtāku. Manā gadījumā, pieņemsim, viegli sērts dators ir svarīgāk, tāpēc, ka es viņu katru dienu staipu apkārt. Bet, ja mēs veicam kaut kādas citas lietas uz šī datora, mums jāpaskatās, vai tiešām mums ir tas vajadzīgs, ko mēs ņemam. Un teikšu tā, ka mēs neesam tik bagāti, lai pirktu lētas lietas. Ja es būtu iztērējis daudz mazāk naudas nopircis lētu datoru un nepadomājot par to, kādas parametri man viņam ir interesējoši, visticamāk, es viņu būtu nomainījis jau. Kā rezultātā es būtu samaksājis 2 reizes, bet nespētu veikt darbu. Šis dators man kalpos vēl vismaz 2 gadus, un manam darbam ar viņu būs vairāk nekā pietiekami. Attiecīgi, ja mēs skatāmies tālāk, pēc šīm te visām komponentēm, ir svarīgi, kā dators, vai mums ir vajadzīgi papildus iekārtas. Pēles, klaviatūras un tam līdz. Un šeit atkal mēs skatāmies. Lētākā nebūs vienmēr labākā, bet dārgākā arī nebūs vienmēr labākā. Tāpēc, ka mēs varam paņemt overpriced lietas, kas būs tā kā plus mīnus neinteresanti. Rezultātā ir jāskatās atkal, kas ir ērtāk, kas ir ergonomiskāk. Šajā gadījumā, pieņemsim datora, arī stacionārā datora izpildījums ir šāds. Viņš varēja būt jau ievietots monitorā. Viņš varēja būt kā portīvais dators uzmetams virsū saucamās dokstacijas, kas pievieno klāt visas monitors papildu iekārtas. Datorspēļu spēlētājiem vajadzēs ērtāku pēli noteikti, responsīvāku klaviatūru.
vajadzēs interesantākas lietas. Arhitektam visticamāk vajadzēs 3D pēli vai 3D modelētājiem. Programmētājiem galvenais būs klaviatūra, tāpēc maz ticams, ka viņš daudz darīs ar pēli. Un tā tālāk. Tāpēc katru reizi vienmēr jāizvērtē specifiski, kas ir vajadzīgs un cik ilgam termiņam. Tas pats arī mājās. Ja jūs nopirksiet šodien visjaudīgāko datoru, pēc gada viņš vairs nebūs jaudīgākais dators. Bet ja jūs nopirksiet vienu klasi zemāku datoru, pēc gada viņš būs apmēram tieši turpat, bet jūs būsiet iztērējuši mazāk naudas un varēsiet veikt daudz vairāk. Tas ir tāds ieteikums no datoru sistēmu jomas. Un tagad jums būs neliels praktiskais testiņš, kurā jūs varēsiet pārbaudīt ar ļoti vieglu jautājumu palīdzību un nedaudz muļķībām, kā jūs esat un cik labi atcerējušies to, kas tika jums pastāstīts. Kad tika atrasti pirmie datoru līdznieki? Kāda bija pirmie datori 1800. gados? Kas bija pirmais programmētājs? Kas ir internets? Kuras no šīm ir datortīkla sastāvdaļas? Kā strādā mākslīgais intelekts? Kam ir jādod sociāltīkla paroles? Kur atvērt apšaubāmas lapas? Kura lapa nav apšaubāma? Vai tev patika kadences stunda?